Mani sauc Kristaps Reķis, esmu certificēts veterinārārsts. Mīlestība pret dzīvniekiem tas nav tas, kas tev aizved uz veterināriju. Tā ir vēlme viņiem palīdzēt. Un vēlme palīdzēt ne tikai dzīvniekiem, bet palīdzēt arī viņu saimniekiem. Krīt tā izlozes par labu veterinārijai. Bija iesniegts dokumentus Cēsu pilsētas ģimnāzijā, bioloģijas klasē, un nejauši Cēsu rajona laikrakstā Druviņa bija ielicis sludinājums, kad Smiltenes lauksainicības tehnikums uzņem veterināru felčerus. Un tā es nokļuvu Jelgavā. Par vetārstu, lai kļūtu, tev ir viens, ka tev jātiek galā ar dzīvnieku, kurš nemāk, jeb ar radībiņu, kur nemāk izstāstīt, kas viņai sāp, un vadīties pēc tām pazīmēm, ko viņš izrāda, vai pēc tā interesantā apraksta, ko stāsta saimnieks. Salikt visu to puzli kopā un pārliecināt saimnieku par to, ko vajag darīt vai ko nevajag darīt. Un, protams, kad šobrīd aktuālā tēma ir nauda. Ļoti bieži veterinārijā ir sanāk tā, ka tiem cilvēkiem maksāt spējas nav. Un tu nevari pateikt, atvainojiet, nav naudas, nav darba, nav veselības. Šeit autoservisā pie riepām tā var pateikt, nav naudiņas, nav riepiņas. Šeit nav naudiņas, dzīvniekiem ir jābūt. Bieži sanāk strādāt ar saucamo labestības formulu, ka tu par savu darbu neko nepaņem un vienkārši tikai zāļu tiesa, jo zāles nepieder man, tās pieder firmai. Neķrīci, susini, koks. Šobrīd man iedvesmo mana ģimene. Tas, man liekas, ir pats galvenais. To, man liekas, cilvēki saprot, tad, kad viņi nodibina ģimeni. Vetārstu nevajag uztvert kā dievu. Mēs esam kaut kāds dieva instruments, vienkārši tevis tās spējas un talantu saprast un palīdzēt. Un nevienmēr es esmu tas, kurš izlems, vai tam dzīvniekam dzīvot vai nedzīvot. Un tā, kad tāds gadījums notic, kad nav nācies kādu izdziedināt vai atgriezt atpakaļ uz šīs zemes, tad, kā iedvesmas avots, pie kā tu var iet pēc palīdzības, ir sieva, kur tev nomierina, pasaka, vīrs. Tā gadījā šī diagnoze ir smaga un šī slimība ir neārstējama, vai šī trauma bija tāda, ka tu nevarēji neko palīdzēt, tu darīji visu iespējamo. Mājās vakarā paprunājies ar meitu pēc darba, viņai 3 gadi, un tad viņa ir uzdod jautājums, kāpēc kaķītim sāpēja vēders, vai kāpēc dažkam tagad zobiņi saremontēti. Esmu pirtnieks, tur es uzlādējos garīgi, emocionāli. Aktīvi sportoju, sapratu to, ka veselība pirmajā vietā un stāvot pie ķirurģijas galda, mugura paliek līka un stīva. Tad tu to negatīvo enerģiju izlādēji svaru zālē pie stieņiem, un tu esi ikdienā mierīgs. Ir skaists sakāmais, ko ir teicis mazais princis, kad mēs esam atbildīgi par tiem, ko esam pieredzinājuši. Tad šim visam es lieku paralēli un saku jums tā, esiet atbildīgi par savām profesijām, kuras jūs esat izvēlējušies, un esiet atbildīgi savu vecāku, skolotāju, pasniedzēju, profesoru un sevis priekšā. Dari savu darbu labāku, dari to labāk katru dienu.